Fogaļkungs, nu sakiet, kādas tad ir šīs sacensību dienas Siguldā? Pirmā vakara aizvadīta, otrā veiksmīgi sākusies no organizatoriskā skatu punkta. Pagaidām jūs kā Starptautiskās federācijas prezidentu visapmierina un varam tikai smaidīt? Emocionāli pozitīvs, protams, jo Latvija vienmēr ir izcēlusies ar ļoti augstu organizatorisko līmeni, ļoti kvalitatīvu. Un, protams, ļoti daudz skatītāju, es domāju, vakar šeit bija aptuveni 3000 uz vietas līdzjutēji, kas tiešām var teikt, ka savu māju sienas te palīdz. Ja, no Starptautiskās federācijas puses tikai tos labākos vārdus var teikt šobrīd gan par organizatorisko pusi, gan, protams, par līdzjutēju atbalstu šeit Siguldā. Un kamaniņu sporta draugiem visā pārējā pasaulē, kas nav no Latvijas, bet seko līdz šim posmam, es pieņemu Siguldas trasi patīk, jo beidzot nav tāds Austrijas atklātais čempionāts. Es pastos kopvērtējumā augšā nav tikai austrieši beidzot. Gan, un tas vienmēr ir ļoti labi. Arī vakar uz godu piedestāla bija faktiski 3 nāciju pārstāvi visu laiku. Un tas starptautiski arī tās atsauksmes, kuras es saņēmu pēc tiešo translāciju skatīšanās arī citos kontinentos, tikai pozitīvu vārdu. Tagad tā pavisam īsi var atbildēt uz šo jautājumu, kas tā globāli Starptautiskajai kamaniņu sporta federācijai ir nākamais tāds lielais uzdevums, lielais izaicinājums varbūt pašiem sev, uz ko skatāties, par ko domājat? Pirmkārt, sekmīgi aizvadīt paredzēto homologāciju Milānas Cortīnas trasē, jo mūsu augstākais mērķis un augstākā prioritāte šobrīd ir Olimpiskās spēles aizvadīt Itālijā, aizvadīt Cortīnā. Arī domājot par nākotni. Un tad, protams, tālākie mērķi jau 2030. gads un 34. gads, jo pēc 2 vēsturiskiem lēmumiem, ko Starptautiskā olimpiskā komiteja pieņēma aizvadītajā vasarā, mēs skaidri redzam 10 gadus uz priekšu, kāds ir mūsu ceļš. Tā kā tālākais ir mūsu pašu rokās, cik atraktīvi mēs būsim, kā mēs strādāsim, ko mēs piedāvāsim saviem līdzjutējiem un sportistiem, protams. Fogaļkungs, paldies par jūsu laiku. Paldies. Pēter, Lukas, vārds atkal jums. Paldies.